Klausies, tad, kad tev it kā tu biji tajā sarakstā, kam bija jāpiešķir ministra kabineta balva, un pēkšņi tevis vairs nebija. Tas bija kaut kādā 2023. gadā. Nē, ātrāk man liekas. Tad tā bija kaut kāda atriebība. Es nezinu, tu vari interpretēt, kā tu vienkārši vēlies. Jā. Nu, jā, tur kaut ko tur nevarēja sareiķināt, nepietika. Bet kas nepietika tavā dairadē? Es pārāk nemeklēju, zin kā. Jā. Iedēju. Bet tā bija nekaunība. Bija sarakstā un pēkšņi vairs nav. Jā, izsvītroja. Zin kā, disidents pret progresīvajiem. Bet īstenībā progresīvi. Es neesmu neomarksists, ko lai dara. Jā, žēl gan, man taču pārmet, un pēc tam, kas spēlē Lāčplēs tajā lielvārdē, taču tur gānījās ne pa joku. Kas gānījās? Tur tā Logina liekas, ka... Logina toreiz bija kultūras ministra. Jā. Viņa arī bija tā, kas par to visu kapīja. Viņa gānījās par to, ka tas ir nacionālisms, un kad es stūmīju kaut ko uz priekšu kaut kā. Un Helmans par to vidu, tur jau tā lielā problēma bija Helmans, kurš ar diezgan jāsaka ar cietu mugurkaulu, nelocās pret par šausmām visai tai padarīšanai ņēma vinēja vēlēšanas. Jā, tas ir vēl trakāk, un viņu atkal... Tagad viņi dabūt nost uz 5 gadiem, viņš ir sūrs vīrs, tur nevar neko darīt.